Labrīt! Šodien ir 6. septembris, un es sākšu raidījumu pateicība, mīlestība. Un šodienas tēma man būs novērst draudus skaidrībai. Un es no rīta pamodos, man jau ir, es agri pamodos, 5. 5 pamodos, un domāju, kā es jūtos. Tīpā dusmīgs. Bet īstenībā es te domāju, un jūtos kā te bija? Kaut kas no skumjām. Skumīgs biju. Es biju skumīgs. Sakarā ar raidījumu. Skumīgs biju un dusmīgs. Tad mazliet vienaldzīgs. Bet viss tāpēc, kad, paskatos, kad neskatās manu raidījumu neviens. Tad es dusmojos, kāpēc manu raidījumu neviens neskatās. Bet tad es domāju, neskatās, kam tad interesē tāds raidījums. Es pats neskatītos. Bet tad es domāju, visu kaut ko tur, lai to emocionālo līdzsvaru noķertu. Domāju, labas domas, man ir jāieslēdz, īkšķīs reklāma jāieslēdz. Drīkst es tā darīt, jo, tā tas ir. Un, tad, pēkšņi, sevi tur mierinu vienaldzīgs palieku, tai pašā laikā mazliet optimistisks, jo, dziļākās domas es cenšos noķert, lai būtu man emocionālais līdzsvars. Un tā ir. Es visu saprotu, kāpēc tas tā ir. Kādam interesē ir, man, piemēram, vispār neinteresētu kaut kāds tur muldonis. Tā, bišķi pa sēnēm tur interesē, bet es skatos, slinkums skatīties un to, ko man vajag, es piespiežu sevi klausīties. Es piespiežu un klausos, negribi klausos, lai kaut kāda man būtu izaugsme. Es runāju par garīgo un galaktisko izaugsmi. Par to emocionālo, ja es sapratu, vakar arī bija tēma. Emocionālā tas ir jūtas. Un var justies, visu sādi var justies. Piemēram, piemērs, kāds man tur iesper vai kaut ko pasaka tagad, un es varu pēkšņi sajusties savādāk. Un galvenais jau ir tas emocionālais līdzsvars. Un es vakar prasīju tādus vārdus: stabilitāte, līdzsvars. Stabils, redzīt, tas ir stabils, ka viens pats tā kā stāv līdzsvaru, kā riteni brauc līdzsvars. Stabils, ka stāv uz kājām, stabili ieķēries durvīs, stabili. Stabilitāte tā ir, laikam, spēcīgāks vārds par līdzsvaru. Tagad tā parunāju, kaut kas bišķi galvā ieķērās, sapratu kaut ko. Jo tā visa saprašana jau man ir tāda, ka tas jau nav tā, kad, man tā ir, kad es, vēlāk, kad formulēšu citreiz tādu tēmu, bet ir tāds iekšējais bērns, viņš jau izaug kaut kā kopā ar citiem bērniem. Kam es uzticos, kuriem, sauksim par cilvēkiem, vienalga pa ko. Un viņš kaut ko man pasaka, es viņam noticu, vai es viņu parunāju, es zinu, kam ticēt, kam nē, es zinu, kāds viņš ir, tas cilvēks. Es tā iztēlojos, ka es esmu skolā, kaut kādā gaitenī, un ir starpbrīdis, un man tur ir zināmi draugi.
es pat nezinu, kāpēc tie cilvēki. Un tā kā būtu mēs jaunībā, es nezinu, kādā 12. klasē vai 11. Un tad tur zina, kurš kuram tur patīk, apmēram zina, kaut ko uzprasa, paķiķinās, un tāda kaut kāda uzticība starp tiem draugiem ir izveidojusies. Tāda, ir interesants viņa viedoklis, vai, piemēram, cits varbūt manu viedokli uzprasa kaut kādā jomā, un kaut kā kopā es ar viņiem augu. Un pagaidām es esmu, es nezinu, cik tur gadi ir, noteikti, kad kāda 11. 12. klasē es esmu, vēl skola ir, nav nekādas tur profesija, nav sākta iegūt pat nekas tāds. Mans iekšējais bērns tā jūtās. Tā man ir. Es ļoti priecīgs esmu, kad es tiku tur tām domām klāt, un viņas atnāca man, jo vakardien ir arī tā, kad ir tuvāk Dievam un noticēt Dievam pa īstam. Es jau pagaidām par to visu tā bišķi, ņirgājos. Jo, protams, ka baidos no Dieva, bet man ir tāds labums, kad es esmu Dieva mīlulis, un es padomāju, ja jau es esmu Dieva mīlulis, tad jau automātā Dievs ir, jo kam tad es esmu mīlulis Dievam? Un, strādāju pie tās tēmas, nav man viss tik vienkārši. Pa īstam, to, ka zinu, kādam es tur varu pateikt, ko viņš grib dzirdēt, tas ir viens. Bet pašam iekšēji, kāda es sevi nevaru apmānīt. Ja es tā domāju, tad es tā domāju. Un runājot, zinu, par to novērst draudus skaidrībai. Iet runa laikam par alkoholisko skaidrību, pateicība, mīlestība, paldies galaktiskajam un garīgajam spēkam. Tā fiziskā tāda tieksme nav nekāda man. Es saprotu, par ko viss iet runa. Pateicība, mīlestība, visu laiku par to pasakos. Ķīpa gribētos, tā, zin, kas būs pēc tam, zin, kas būs, un, ko teiks, zin, tā, interesanti. Atkal viss tas pats, bet es jau zinu, ka tas man ievilks atkal. Es esmu uz pareizā ceļa, un es pat ko novērst draudus. Es nebraucu uz pirti, jo tur pilns ar pagrabs ar alu. Man ir bail, es zinu, ka kaut vai arī, ja es zinu, nekas nebūs tāpat, zinu, karsti, ko es to ūdeni strepšu visu laiku. Visi dzer salu. Un tā es izvairos, novēršu draudus. Kaut vai man aicinātu, ja kaut kādi tur savējie, tad brauktu. Uz kaut kādu Turciju, kur viss iekļauts, vai uz kaut kādām ārzemēm, kur ir iekļauts, bet viens tā ar kaut kādu kompāniju nebrauktu. Vismaz es gribu būt vispār skaidrā vienreiz dzīvē, gribu būt, jo ministru kabinets 1 gadu, ja tu nedzer, tad tu esi tā kā skaidrā. Tas ir viss pārējais laiks ir neizdzēris. Es uzprasīju narkologam, Un te vēl ir rakstīts, zinu, bet par to es tur citā vietā runāšu, izņemot gadījumus, kad tas varēja kaitēt viņiem vai citiem. To es paklausīšos vēl, kas tas tāds pa zvēru. Bet novēršu draudus es tā, paskatos veikalā tās pudeles, 15 vai cik tur maksā. Un man jau pateicība Dieva mīlulim, kad jau laikus pārlika tos alkohola, no cikiem tur 8. Bet man jau ir visādas citas aizliegtās vieliņas, kas patīk, bet pateicība, mīlestība, kad nevar tur tā teikt, bet ļoti pazīstams cilvēks arī tikko nomira. Un tas liek aizdomāties man arī bišķītiņ. Un kā es vēl novēršu draudus? Es apmeklēju revolucionāru sapulces, un tur daudz cilvēki ir skaidrā. Un es mācos, visu kaut ko mācos. Un tagad ir slēptā reklāma dziedniekam DVD Laurencio, sveiciens SVP, SS un Mārim Metniekam sveiciens.